Es esmu Artūrs Anals. Zuna, tā ir savienotība, es tā teiktu, droši vien latviešu valodā. Tas, kā mēs savienojamies viens ar otru, kā mēs miedarbojamies, gan savstarpēji, kā cilvēki, gan arī, protams, mēs ar apkārtējo vidi. Mēs ļoti ilgi strādājam pie tās smaržas, tie bija vairāki gadi. Tas uzdevums bija tā Latvijas daba, mums ir pļavas, līdz ar to tā ir pļava. Tā ir priede. Priede mums ir visapkārt, priede ir mūsu koks. Tā ir tā migla, tā ir tā rīta rasa, tās ir tās sūnas. Tāda patiesā, raupjā, dzīvā daba. Cilvēkiem ir tā sajūta par dabu. Un to var just, to var redzēt apmeklētāju sejās. Tā daba man ir tuva, bet man liekas, ka mums latviešiem visiem tā daba ir saprotama un tuva. Instalācija atspoguļo pasauli, kas ir, protams, ļoti plaša, bet mūsu Baltijas paviljons Osakā runā par miedarbību, par to, kā daba, cilvēks un tehnoloģija var savstarpēji sadzīvot. Es vēlos, lai tas viss darbotos uz visām maņām. Ideja darbam radās tādā, es teiktu, diezgan emocionālā brīdī. Man bija aizgājusi vecmāmiņa. Es diezgan daudz domāju par atmiņām, par cilvēkiem, par attiecībām kā tādām. Un es dzīvoju Londonā. Un pie manis bija atbraucis brālis. Un Londonā, dzīvojot dzīvoklī, tie logi bija diezgan sliktas kvalitātes. Un no agri rīta viņi noraso. Vienā rītā man bija agri jāceļās, 6 es cēlos, uztaisīju rīta tēju, skatījos pa logu un redzu, kā logs lēnām sāk rasot. Pēkšņi parādās smaidiņš, ko mans brālis bija atstājis pirms 2 nedēļām uz tā uzrasojošā loga. Agrā rītā pēkšņi parādās tas vēstījums no cilvēka, kas vairs nav šeit. Un tur tā vecmāmiņa un tur tās atmiņas, ka cilvēks nav klātesošs, bet tomēr viņš mums ir blakus. Un tā arī radās tas darbs, tikai varbūt apgrieztā veidā, ka cilvēks atstāja nospiedumu, bet viņš pazūd. To darbu saprot pieaugušie, protams, tādā padziļinātā kontekstā, kur aizdomājās par tēmu, par vēstījumu, par tā darba nozīmi. Tad ir arī jaunākā paudze, kuriem ir vienkārši interesanti pieskarties, izzināt un pat saprast to darbu. Un bērns pieskarās pie tā stikla, lēnām paskatās uz savu roku, paskatās atpakaļ uz to zaļo virsmu, redz, ka ir atstāts tas nospiedums. Pēkšņi viņš apzinās sevi, apzinās to, ka viņš atstāja to nospiedumu un ka viņš šeit ir. Cilvēkus ievelk tas aromāts jau pa gabalu. Un es redzēju, kā viena sieviete sēž uz mūsu dizainētā beņķa un skatās tajā sienā un skatījos, kā citi cilvēki ar viņu miedarbojās. Tad es pie viņas piegāju un es viņai saku, sveiki, es redzēju, ka jūs pirms tam šeit sēdējāt. Ko jūs domājat par šo darbu vai kāpēc jūs, teiksim, tā sēžat tik ilgi? Un viņa ar asarām acīs saka, ka viņa ir no Austrālijas, viņa nav bijusi mājās gadiem, un šis aromāts, šī smarža, šī skaņa, un, protams, šis darbs viņai atgādina par mājām.